Tu lūdz par sava vīra glābšanu, gaidi viņu, tici un ilgojies. Tad, kad tu lūdz, viņš nezaudē un atrod ceļu, viņš ir ceļā pie tevis. Tu jūti spiedienu, tu dzemdēsi, tu pašlaik esi bērnu dzimšanas procesā, tu atbrīvosi bērnu, apsolījumu, par kuru tik ilgi stāvēja ticībā, kas ilgi ir bijis tavā sirdī, ko Dievs tev ir devis, nest. Kad tu esi dzemdēšanas procesā, tu nezini precīzi laiku, kad tieši bērns būs klāt. Tu nezini arī dienu, var apmēram noteikt ārsts. Kādi cilvēki dzemdē ātrāk, kādi pārsteigā. Pat ja zini dienu, tu nezini noteikto laiku, jo personai var būt 2 centimetri atvērums 3 līdz 4 dienas, bet citiem 2 centimetri atvērums ir no rīta un vakarā 10 centimetri atvērums, ka ir laiks spiest. Daudzi no jums jūs esat atbrīvošanā tieši tagad, bet tu nezini tieši, kad tu dzemdēsi, bet tu zini, ka tu dzemdēsi, jo jūti spiedienu, jūti sāpes, kara darbību, ciešanas, viss ir kā uzreiz. Tu drīz satvērsi Dieva apsolīto solījumu, lai arī kas tas ir – jauna māja, mašīna, vīrs, bērns, kalpošana, jebkas, ko gaidīji gadiem un lūdzi Dievam par to. Dievs deva dziesmu no izpildītāja Yaman T. Dziesmas nosaukums ir lūkšanām. Dziesmas vārdi ir šādi. Dziesmā dziedās par to, ko domā tavs vīrs šobrīd. Pusnakts klusumā, starp vējiem un vētrām, nāku gaismā pie tevis, nezinot maršrutu. Tur, kur ir miers un mājas, tu prasi par mani, Dievam par vienu, tikai ar tavām lūkšanām es nezaudēju. Ceļā nesazinos ar paskartēm, es dodos uz tavu apskāvienu, tikai ar tavām lūkšanām tevi dzird. Dievs redz, es atnākšu, apskaušu tevi cieši, tikai ar tavām lūkšanām es nezaudēju. Es esmu svešumā, nepazīstamu pilsētu vidū, vējš sita man pa muguru, bet es eju tikai uz tavu saucienu. Tu mani gaidi, es nākšu, ar pirmo staru, kaut kur no rīta, tevi apskaušu, klusi slīkstot tavā skatienā, izšķīstot tavu apskāvienu klusumā. Tikai ar tavām lūkšanām es nezaudēju. Ceļā nesazinos ar paskartēm, es dodos uz tavu apskāvienu. Tikai ar tavām lūkšanām tevi dzird. Dievs redz, es atnākšu, apskaušu tevi cieši, tikai ar tavām lūkšanām. Dziesmā teikts ir, ka vīrs nesazinās, ceļā nesazinos ar paskartēm. No tava vīra ir klusums. Viņš tev nekad nav ticējis par to, ko Dievs tev ir atklājis, ko Dievs tev ir teicis, un Dievs ir viņu apklusinājis, bet viņš drīz runās.